ja es varu, tad tu arī vari. Nē, tā nav. Mēs nevaram salīdzināt sevi ar citu. Man bija ļoti emocionāls tās pirmās apmācību dienas, jo es negaidīju, ka tas būs tik jēgpilni un tā, ka mani tas aizraus tik ļoti. Sports un kustība ir laiks sev. Tā ir tāda sevis samīļošana, pačubināšana un pateikšana sev paldies par to, ko es varu izdarīt ikdienā. Šodien mēs vēlamies parunāt par kādu ļoti aktuālu patiesībā tematu sporta izglītības aģentūrā. Vai ir jēga mācīties, ja neplāno kļūt par profesionālu treneri, bet vairāk gan paplašināt savas zināšanas, savu redzesloku? Pie mums šodien ciemos Simona Ruska, zīmola komunikācijas speciālisti, satura veidotāja sociālajos tīklos, kā arī aktīva dzīvesveida entuziaste, kur ievieš apzinātu kustību savā ikdienā. Simona, tu šobrīd atrodies finiša taisnē, topošo treneru kursā, un, cik es saprotu, tu pieteicies kursam nevis tāpēc, lai mainītu profesiju, bet gan, lai padziļinātāk tieši izprastu kustību, savu ķermeni un dažādus treniņu procesus, gan priekš sevis, gan arī priekš zīmoliem un cilvēkiem, ar kuriem tu ikdienā sadarbojies. Un parunāsim tad, kā tad ir mācīties priekš sevis un kā mācības izskatās esot studentu kurpēs. Es gan tik daudz šeit pieminēju mācības priekš sevis un nemainīt profesiju, bet ļoti daudz uzsākot mācības priekš sevis, tomēr, kad nonāk līdz tā finiša taisnē vai jau mirkli pēc tās, saprot, hei, te ir kur doties, ir kur rakt dziļāk, vai ne? Un kas zina, varbūt tiešām arī to profesiju var mazliet pamainīt vai pielāgot savām vajadzībām. Pastāsti mazliet par to, kā tev ikdiena izskatās šobrīd. Starp darbu un tev šīs te jau nodarbošanās ir vairākas, vai ne? Un mācībām, kā tu jūties, ko tu dari? Tu jau pilnīgi precīzi pateici, ka tas, ko es vēlējos iegūt mācību procesā, tās ir zināšanas priekš sevis, lai es būtu jēgpilnāka, lai es varētu gan turpināt komunicēt šo aktīvo dzīvesveidu savā Instagramā, gan būt jēgpilnāks sadarbības partneris. Bet šobrīd, kad mēs esam finiša taisnē mācību procesa un tuvojas pēdējie 2 eksāmeni, viens noslēguma, tad jā, precīzi arī tu minēji, ka ir tā iekšējā sajūta, ko tālāk? Un tas jautājums pagaidām vēl ir neatbildēts, bet iekšā ir tāda siltā sajūta, ir jāiet uz federāciju, ir jāliek tas eksāmens un jāveic arī pēdējie pārbaudījumi, jo patiesībā tu nekad nevari zināt, kur tālāk tie ceļi aizvedīs, kādas iespējas pavērsies, un tad šobrīd mācību procesā ir tāds pārdomu laiks. Ir tās zināšanas iegūtas, tās jau nosēžās, rodas tāda izpratne gan par vispār šo fitnesa nozari vairāk, un tad atliek sev atbildēt uz to jautājumu, kas ir tas nākamais solis. Es neplānoju pagaidām mainīt savu profesiju, kā to dara daudzi mani kolēģi, kas ir iestājušies tieši ar šo mērķi. Bet tas, ka šīs zināšanas turpinās būt manā ikdienā, tas ir pilnīgi noteikti, jo tā izpratne ir paplašinājusies. Un patiesībā neļaut arī apsūbēt iegūtajām zināšanām, vai ne, bet tās papildināt, paspodrināt. Un es arī no tādas, klausoties apkārt informācijas, ko dzirdu, ļoti daudz, kur arī kā neplāno strādāt par treneri, labprāt certifikāciju nokārto. Vai ne? Kamēr zināšanas, kā jau tu minēji, kad kaut kas ir nosēdies, kaut kas vēl ir svaigā atmiņā, un ja jau tas solis ir spērts, tad arī tiešām to slieksni pārkāpt līdz galam pāri. Vai ne? Bet, cik es saprotu, sports tavā dzīvē, Simona, ir bijis jau kopš bērna kājas. Tu esi sporta dejās piedalījusies, jā, tautas bumba volejbols, bet kurš bija tas brīdis, kad no tādas, interešu izglītības, jeb skolas aktivitātēm, kad tu saprati, ka pārslēdzās uz apzinātu kustību tavā ikdienā, tavā dzīvē? Tas laikam bija tāds studiju posms, studijas, kad paralēli mācībām vajadzēja to sportu arī Rīgā kaut kur apmeklēt, un es apmeklēju dažādas nodarbības, bet tas viss bija
bez izpratnes un vienkārši hobija pēc gāju, tāpēc, ka visi gāja, un tad arī tajos gados ir nedaudz cita izpratne par to, kāpēc mums ir nepieciešama kustība, ja nevis, lai es būtu veselīgāks un ilgāk pēc tam vēl dzīvot un ieguldītos savā veselībā, bet kā daudz jaunieši domā, man vajag notievēt. Vizuālais, un domājam par tādām lietām, tad tas bija tas pagrieziena punkts, un pēc tam es mēģināju arī skriet. Man nesanāca, man besīja skriet. Nu tā, tiešām vārdi, tiešām nozīmē besīja skriet, jā. Un bija šī programma, mans pirmais maratons, kurā es pieteicos ar mērķi, hei, te nu es esmu, man besīja skriet, ja to var mainīt, lūdzu. Un tas bija laikam tas lielākais pagrieziena punkts, kad es trenējos un sapratu, ka caur apzinātu un mērķtiecīgu kustību tu vari sasniegt mērķus un būt labāks pats savā fiziskajā formā, savā veselībā, labāk justies. Un tas bija tāds lielākais posms, pēc kura tad pavērās arī tas, ka es sāku par kustību domāt pavisam citādāk, un arī šīs mācības iedod vēl pavisam citu rakursu, jo klausoties pasniedzēju teiktajā un datos, ko mums rāda, kāda ir mūsdienās vispār šī situācija pasaulē, kāda ir Latvijā, kur mēs atrodamies ar savu mazkustīgo dzīvesveidu, ir dramatiska, un kad es uz to skatos, es saprotu, ka es negribu tur būt. Un tas arī bija viens no tādiem wow mirkļiem, jo patiesībā mēs katrs dzīvojam kaut kādā savā tādā burbulī, vai ne? Jā. Man liekas, es kaut ko aktīvi daru, man rekur apkārt cilvēki, nav galīgi ar sportu uz jūs, vai ne, tādās attālinātās attiecībās, un kad ieraugu tos skaitļus, liekas, ak, jēziņ, tiešām ir tik traki, jo liekas jau, ka, mēs tomēr esam tāda aktīva sabiedrība, bet jā, tas ir tas tavs burbulīts, vai ne, kurā tu esi. Bet labi, ļoti labi tu pieskāries savam pirmajam maratonam, ar man besīja skriet, un 4 mēnešus, ja tu gatavojies pusmaratonam. Jā, pusmaratonam. Kāpēc? Kāpēc vispār pieteicies? Kāpēc tev radās šī sajūta, ka tev tas ir vajadzīgs, un vai tev izdevās šajā procesā pārkāpt pāri tam man besī, uz man patīk, jo es tevi pilnībā saprotu. Skriešana ir kaut kas tāds, kas man ir līdzies, ja man taču jebko var darīt. Brauc ar riteni, skrituļo, ej ātrā tempā, bet priekš kā ir jāskrien, tas ir tik ellīgi. Un tad tu sāc to darīt, un kaut kādā brīdī, forši, un kāpēc tu sāc to darīt, tas ir tas lielais jautājums. Padalies savā pieredzē. Es pieteicos vienkārši, lai, es teiktu tā, salauztu sevi, izaicinātu un paskatītos, kas no tā var sanākt. Un ja to dara profesionāļu uzraudzībā, tāpat kā arī šeit mācības mums notiek tiešām profesionāli cilvēku uzraudzībā, kas mūs virza, arī tajā laikā mans treneris bija mans mentors visus 4 mēnešus, un tas ir tas, kas mainīja šo visu skatu uz skriešanu. Protams, tas treniņu process bija sarežģīts. Man bija treniņi tajā laikā 6 reizes nedēļā, kas pilnīgam iesācējam un zaļam gurķim tajā laikā bija izaicinājums, bija daudz asaras, ka es nevaru noskriet un man ir apnicis, un katru nedēļu tas arvien vairāk nāk slodze klāt, un tad, kad pagāja tas laiks, tad tu vienkārši redzi, kā tu kā cilvēks esi mainījies un kā tu fiziski esi mainījies, ka tu jūties labāk. Un tas laikam bija tas iznākums no tā visa, un ka es spēju noskriet to pusmaratonu priekš manis labā laikā. Es gribēju tās 2 stundas. 1 minūte tur bija pāri, bet tas nekas. Tas ir 1 minūte, vai ne? Tas ir 1 minūte, jā. Laikam jau patiesībā tas sevis laušanas posms nemaz nevar būt tāds ārkārtīgi mīksts un pulkens. Tur jābūt arī savām asarām, savām grūtībām un tam atkārtošos jābūt besītim. Priekš kam tad tas ir vajadzīgs? Bet visu laiku paliek tas mērķis kaut kur. Kāpēc es to daru? Jo, ja nav tas, tad ir sarežģīti. Tad ir, man liekas, vēl grūtāk. Un pēc tam jau tikai nāk gandarījums sajūtas. Tev jābūt tomēr tai pārliecībai, ka nebūs viegli, bet būs to vērts.
Bet tu vispār, manuprāt, ārkārtīgi forši iedvesmo sekotājus sociālos tīklos ar mērķi. Galvenais vispār ir kustēties. Jā. Un tas vien jau ir ārkārtīgi vērtīgs darbs, ko tu dari. Paldies tev par to. Bet ko tev pašai nozīmē? Es teikšu, kustībā būt. Tu minēji, ka kādreiz vairāk bija par vizuālām performancēm. Ja? Kā es izskatos, ka man vajag kaut kur nomest, kaut kur paslaidināt. Bet šobrīd, kad tomēr krietnes laiks ir pagājis un tu esi ar kustību, tu aicini arī citus draudzēties ar savu ķermeni un būt kustībā. Ko tev šobrīd nozīmē kustība? Kustība šobrīd man ir tāda atslodze. Veids, kurā gūt iekšēju mieru, jo tās dienas ir dinamiskas darbā, un tad sports ir tas, kas spēj tevi atkal sazemēt, paņemt nost to visas dienas satraukumu, varbūt kaut kādu enerģiju un to stresu, un tad tu tāds atkal vari ieelpot, un tas vairs nav par kaut kādiem centimetriem, kas ir bijuši kādreiz, bet tas vairāk ir par tādu labbūtību, par tādu sevis mīlēšanu, ka tu dod sev to kustību, un ka tas ir tas labākais patiesībā, ko tu vari dot sev, jo tas tev ir gan ieguvums tagad un tūlīt pēc treniņa, tu jūties brīnišķīgi, gan tas ir ieguldījums tavā nākotnē un tavā veselībā. Tas man ir par to. Un es arī ar saviem sekotājiem Instagramā, tai komunai, es stāstu, ka ir forši darīt to prieka pēc. Tev nav jābūt, es piedalos dažādos tautas skrējienos, tev nav jābūt pirmajam, tev nav jābūt ātrākajam. Tev galvenais ir piedalīties un noķert to kaifu, kas ir būt kopā ar visiem tiem skrējējiem, dabūt to enerģiju, kas tur ir, kad vienkārši, es nezinu, zosās šobrīd uzmetās par to runājot, bet tas ir tas, ko es tur noķeru, un es gribu, lai cilvēki pamēģina un lai piebiedrojas to darīt. Un arī šī pievienotā vērtība darīt to apzināti, nevis pašam uz savu galvu, bet parasti jau tādos dažādos projektos, kur aicina cilvēks vairāk kustēties un darīt to kopā, ir patiesībā ļoti vērtīgas zināšanas arī apakšā. Kā tu pati minēji, tev bija tavs treneris, kas kļuva par tavu mentoru. Tā nebija tāda pašvadīta paskraidīšana vai ne apkārt pa ciematu, bet tiešām mērķtiecīgs darbs uz konkrētu mērķi. Un arī studijas ir mērķtiecīgs darbs, vai ne? Un, tu minēji, ka sporta izglītības aģentūrā tā kā tu mācies un iestājies ne ar domu nomainīt savu profesiju, bet kas bija tas brīdis, kas tevi pamudināja, ka ir jāiet mācīties, ir jāpaplašina savs redzesloks priekš sevis, labākai komunikācijai ar apkārtējiem cilvēkiem, lai pilnveidot sevi arī patiesībā citā profesijā? Tas pagrieziena punkts bija tas, ka es vienkārši sev teicu, pietiek par to domāt, ir jādara. Jo es vairākus gadus noskatījos, ka ir šis iesaukums uz mācībām. Katru reizi bija tāds, varētu. Nē, ko tad es tur, es taču nebūšu treneri. Un tiešām te bija vairāk gadu. Mans dzīvesbiedrs arī pirms gada ir pabeidzis šīs mācības. Un arī tad es sēdēju un tā kā arī skatījos datorā viņam līdz tās nodarbības. Un tad bija šis uzsākums, man likās, rudens, vienkārši perfekti. Tumšie vakari un varēs mācīties. Un tas bija tāds mans pamudinājums, ka pietiek par to domāt, ir jādara un ir jāpiesakās. Un paskatīsimies, kas no tā sanāks. Jo, mans mērķis nebija kļūt par treneri. Mans mērķis bija kļūt labākai pašai, uzzināt vairāk par šo nozaru un izprast patiesībā arī, kāpēc mana trenere, jo es trenējos ar savu mentori sporta zālē, kāpēc viņi man dod tieši tādus vingrinājumus, ko man tas dos. Un tagad, mēs varam runāt, mūsu sarunas ir citā līmenī. Tātad tev vairāk pietrūka tādas detalizētākas informācijas, jā? Jā, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām treniņos? Ko mums tas dod? Un kā mēs varam sevi attīstīt? Bet tas nav vienīgais, ko mēs iegūstam šajās mācībās. Vairāk tāda, priekš manis tāda iedvesma, turpināt kustību,
un saprast, kāpēc es to daru. Lai es varētu pēc pāris gadiem justies joprojām labi un kustīgi. Man iedvesmo arī mūsu pasniedzējs, kas stāsta par savu pieredzi un, piemēram, par alpīnismu. Un es vienkārši varu abrīnot viņu. Un es skatos, un es arī gribētu tā justies. Pēc pāris gadiem es arī gribētu atskatīties uz savu dzīvi un runāt ar tādu prieku par to, ko es esmu sasniegusi. Dzīves garša, vai ne? Tas ir ārkārtīgi vērtīgi, ka ir ne tikai šī teorētiskā puse, bet arī personīgās pieredzes un ka ar tām dalās. Ne, un ka tas mūs bagātina. Bet ja mēs skatāmies uz šo mācību procesu no iekšpuses, tu esi šobrīd uz visiem 100 iekšā. Eksāmeni, darbs, gala darbs, tavs darbs, ar kuru tu ikdienu apelni maizīti, un arī studiju gala darbs. Kā tad īsti šobrīd pastāsti, kāds ir tavs ikdienas ritms? Kā tu šo visu apvieno? Kur tam visam pa vidu esi tu? Laika menedžments, atslēga visam. Jo šobrīd tiešām ir tā, ka ir darbs, mans pamatdarbs, ko es mīlu un dievinu un visu. Un vēl ir šīs mācības, kas arī ir mans fokus un tām ir mans mērķis. Un tad es balansēju. Mācības notiek piekdienu vakaros, sestdienās. Es zinu, ka tas man ir laiks mācībām, bet, protams, ka ar to vien nepietiek. Nepietiek tikai ar to piekdienas vakaru un sestdienām, jo ir gala pārbaudījumi, ir šis gala darbs, kad ir jāpieķers arī pa darba dienu vakariem. Tagad ir, protams, pāris naktis negulētas, lai pagūtu visu treniņos, bet ar to tu rēķinies. Ka tā būs. Būs kāds laiks, kad ir šis saspringtais ritms, un pēc tam, protams, būs citādāk. Būs atkal vieglāk, un tā kaut kā es uz to visu raugos. Tagad iespringstam, un pēc tam atslāpsim un atpūtīsimies. Tas jau tikai apliecina to, ka patiesībā šīs ir tādas vērtīgas zināšanas, apjomīgas zināšanas. Jā, tas nav tāds kursiņš, varbūt kā stereotipiski kādam šķiet. Tā tiešām ir vērtīga pieaugušo tālāk izglītība. Ja mēs mazliet atgriežamies rudenī, kad uzsāki mācības, kas bija tas, ko tu tā kā sagaidīji no šī kursa visvairāk? Kādas ekspektācijas jau noteikti ka bija? Vēl jau vairāk tu mini, ka tu vairākus gadus tā kā gribēji, bet īsti līdz galam kaut kā vēl nesaņēmies, un tu redzēji, kā tavs dzīves biedrs arī mācās, un kaut kāda nojausma jau to bija. Un kas tā kā tevi pārsteidza varbūt pret šīm ekspektācijām, ko tu nebija gaidījusi? Es atceros pirmās dienas, kad es nācu mājās no mācībām, man bija tāds, un iedomājies, un ir tā, un tie fakti, un es stāstu par to situāciju, kāda ir Latvijā, un cik tas ir dramatiski, ka mums vajag vairāk kustēties. Man bija ļoti emocionāls tās pirmās apmācību dienas, jo es negaidīju, ka tas būs tik jēgpilni un tā, ka mani tas aizraus tik ļoti. Un vēl jo vairāk es nedomāju, ka anatomija, ka man interesēs anatomija, jo vienmēr man kaut kā bija tāds, nē, es kaut kā nērti jutos par to visu, un tagad es mācos to anatomiju, man patīk. Fizioloģija cits stāsts, bet anatomija, tas ir man pilnīgs jaunatklājums, ka man tas patīk. Bet pirmie mēneši bija pilnīgi sajūsma, un tā, ka man liekas, es nevaru aiziet gulēt, kamēr es neesmu pastāstījusi, ko es šodien uzzināju. Es atceros tavas storijas no mācību sākuma posma. Tas arī atgādināja manu mācību procesa sākumu. Likās tiešām ārkārtīgi aizraujoši. Varbūt tās ekspektācijas es neteiktu, ka bija zemāks pirms tam, bet kā jau mēs esam runājuši, ka tur tā teorija. Un tad sporta treniņu teorija. Jā, starp citu, ļoti vērtīgs priekšmets. Viens no vērtīgākajiem visā kursā, kas apliecina, ka teorija nav tikai tukšana, bet reāli piemēri un tāds instruments, kas tev palīdz domāt gudrāk. Vai ne? Kā tu pati šobrīd skaties uz savu treniņu procesu, jo reiz mēs tādā sporta teorijai pieskārāmies, sporta treniņiem, balstoties uz mācībās iegūtajām zināšanām? Kas ir tas, kas tev ir tomēr mazliet, tu arī teici, ka ar savu treneru jūs runājat citādā, kas tev ir pavērsies mazliet citā gaismā? Kopš tu uzsāki mācības?
Laikam tāda treniņa struktūra. Es izprotu, kāpēc mēs šos vingrinājumus, piemēram, darām pirmos, kāpēc mēs darām, piemēram, vienai muskuļu grupai tik dažādus vingrinājumus, ja, ka mums nav šeit tikai viens muskulis un mēs uztaisam pleca vingrinājumu, un ar to mēs varam šodien beigt, bet mēs uztaisam vairākus pleciem. Un, tā ir tāda dziļāka saruna un izpratne par treniņu procesu. Un kāpēc trenere man, piemēram, saliek šādu programmu, nevis citādāk. Un es arī domāju par to, vai pēc šīm mācībām, vai es varētu tagad pati sev taisīt programmas. Un es taču esmu izmācījis, es varu salikt tā programmu, un tā es to varu, jā. Bet kam ir vajadzīgs tas treneris? Tas ir tavs mentors. Es daudz pieminu šo vārdu, bet tas ir, tā ir tāda būšana blakus. Es esmu ar tevi, un man treneri palīdz vairāk kā atskaitīšanās partneris. Tādā veidā. Un ir ļoti labi, ka man nav jādomā, ko es darīšu šodien, ejot uz treniņu. Viņi to izdomā manā vietā. Bet ja es būtu treneris, skaidrs, ka es būtu tas virzītājs kādam citam savukārt. Ja mums īstenībā vispār pietrūks tā kopības sajūta un tas draugs, kas dara līdzi ar mani to sportu un šīs aktivitātes. Un tas arī ir novērojams Instagramā. Ja, piemēram, es kādreiz uztaisīju tādu kopskrējienu, cilvēki atsaucās. Viņiem patīk būt kopā, viņiem patīk justies piederīgi šādām kopienām. Un arī trenerim vajag treneri. Trenerim vajag treneri, viennozīmīgi. Tu minēji par šo Instagram kopību un līdzcilvēkiem, kuriem patiesībā brīžiem vajag tikai piedāvāt, pakustēties. Kā tu šobrīd izjūti, vai pateicoties mācībām, tev ir lielāka atbildība komunicēt Instagramā par tēmu kustība, sports? Vai tu jūties tiešām pārliecinātāka, par sevi zinošāka? Jā, tas nav vairs tikai tā, kad es rādu, kā es izskrienu un paaicinu kādu citu. Es saprotu, ka nestrādā vairs, kādreiz tu redzi, kāds ieliek, piemēram, saturu. Ja es varu, tad tu arī vari. Nē, tā nav. Mēs nevaram salīdzināt sevi ar citu. Varbūt viņam ir pilnīgi cita fiziskā sagatavotība tajā brīdī. Viņam vajag citu pieeju. Tāpēc es tā iepriekš arī neesmu teikusi, bet es tā noteikti arī neteikšu. Bet es aicināšu cilvēkus turpināt būt aktīviem un nepārforsēt, kā ir tas vārds, nedarīt vairāk nekā viņi tajā brīdī spēj. Vienkārši saprast, kas ir tās manas robežas. Jo, ja tu dari vairāk nekā tu patiesībā vari, tad, man liekas, rodas tas riebums. Un varbūt arī tāpēc man besīja skriet, jo es vienkārši nepratu to darīt. Es ļoti, ļoti priecājos, ka tu pieskāries šim tematam, ka iedvesmošana un, hei, skaties, kā es daru, tu arī vari tāpat. Īsti neiet tā kā skaņa ar bildi kopā. Un jā, ir forši, ka cilvēki iedvesmojas cits no cita. Tas ir patiesībā, tā ir ļoti skaista miedarbība. Mūsdienu pasaulē ļoti viegli pieejama, bet kaut vairāk cilvēki kā tu arī šobrīd zināšanās balstītu to savu iedvesmošanu. Vai ne? Ka mēs nevaram pēc viena šabloniņa tagad pasargties, ka kāds paskatīsies storijas un skries pusmaratonu. Uzreiz. Pavasarī, jā, bez gatavošanās. Vai tagad tas snieg, piemēram. Bet, ja tu būtu tāda ļoti, ļoti šobrīd savā iedvesmojošajā ampluā iekāpusi un tev būtu jāiedvesmo kāds cilvēks vairāk kustēties, kā tu to pamatot? Kāpēc? Labi, tu tur jau tāda sportiska, tu jau visu laiku skaties, reku jau no bērnības sportā bijusi. Vienmēr jau Dieva un labi izskaties, priekš kam tev to vajag. Jā, bet tagad iekāpsim Instagram storijā. Tev sekotājs ir atsūtījis, kāpēc man to vajag? Kur jūs tur tā gudri runājat, zināšanās balstīti, tad pastāsti man. Ko tu īstenībā ir bijis tāda saruna? Ir bijusi tāda saruna, un tā bija sieviete.
es neprecizēšu viņas vecumu, bet viņa rakstīja, ka viņai vienkārši to nevajag. Un es beidzu bāzt sejā to, ka ir jāsporto. Un tā bija viena no foršākajām sarunām, jo beigās mēs apmainījāmies ar balss ziņām, nevis tikai sarakstījāmies. Un viņa stāstīja to, kāda ir viņas tā ikdiena, viņai tam nav laika un tā. Un man vienkārši bija tāda sajūta, ka viņai trūkst tāds apskāviens un tāda kaut kāda mīlestība varbūt pret viņu pašu. Un viņa tajā savā skrējienā, man bija tāda sajūta, ka varbūt ir nedaudz pazaudējusi to laiku sev. Un mēs nonācām līdz tam, ka tas sports un kustība ir laiks sev. Tā ir tāda sevis samīļošana, pačubināšana, pateikšana sev paldies par to, ko es varu izdarīt ikdienā. Un, jā, tas ir tāds, tas ir laiks sev. Jo patiesībā jau tā pati pirmā ir kā pretreakcija. Vai ne? Kāpēc tu to tā rādi? Un tā tad kaut kas tur apakšā tomēr grūst mazliet. Galvenais tajā brīdī tā kā nebūt pretim tādam pašam, bet viņai pajautāt, kāda viņai bija diena. Jā, protams, tikai un vienīgi ar tādu patīkamu komunikāciju, pozitīvismu un pieņemšanu, jo, manuprāt, tas arī ir stāsts par tādu, kā jau tu teici, sevis mīlestību. Un tad, kad tu arī sevi mīli caur kustību, tu uzreiz gribas citus mīlēt caur kustību un parādīt, cik tas patiesībā, cik tas ir forši. Ka tam ir milzu plusu zīmes pēc tam. Jā, bet katram jau, redz kā pašam, tas ceļš pie sevis, vai ne? Jārod atpakaļ. Jo ar kustību var atgriezties pie sevis, piekritīsi. Var. Un ir cilvēki man tiešām pašu tuvāko cilvēku lokā, kuriem es nevaru vēl atrast to pieeju, kā pastāstīt par to, ka, vajadzētu pamēģināt sportot. Vajadzētu. Tas vēl tāds ledlauzis man ir jāizvēr. Es domāju, ka šobrīd klausoties noteikti kāds par to aizdomāsies un varbūt, ka ieklausīsies mazliet vairāk arī tavos iedvesmas stāstos, kas nav tikai tāda runāšana šur tur apkārt, bet jau caur tādu foršu zinātnē balstītu pieredzi, kas tev pašai visvairāk patīk mācoties. Šobrīd finiša taisna, bet kuru no visiem procesiem tu izbaudi visvairāk? Šobrīd es visvairāk izbaudu mūsu kā kolēģi, kas mēs mācāmies tādu saliedētību. Ja sākumā mēs atnācām un katrs vairāk par sevi, tiešām tā sevi bija tā, ka mēs apsēžamies, tur īsti tā nerunājamies. Tad tagad mums ir tā kopības sajūta, mums nāk tas anatomijas un fizioloģijas eksāmens un saproti, cilvēki sāk dalīties. Redz, ka man ir pieraksti šādi, atsūta, un mums ir tāda kolektīvā mācīšanās un viens otru atbalsta. Un tas ir man tāds šobrīd mīļākais process visā mācību vidē, ja no tā brīža, kad mēs visi atnācām un tā īsti pat negribējām viens ar otru runāt, tad tagad ir tā, ka mēs visi esam komanda un mēs gribam vispār. Mums ir visiem viens mērķis padarīt šo pasauli labāku un aktīvāku. Un no tāda apmācība procesa es jau esmu daudz pieminējuši šos faktus, ko mēs uzzinām, jo es ikdienā pati tik daudz iepriekš nekad nemeklēju informāciju par to, kāda ir statistika. Tad to mums arī šeit pasniedzēja pastāsta un tāda pieredze, praktiskā pieredze, kas arī mums bija iespēja. Mums bija praktiskās apmācības gan pie Elvi, gan pie Alīnas treneriem. Un tas bija ļoti vērtīgi. Es zinu, ka tas ir papildu modulis pieejams šajās mācībās. Tu vari gan skatīties online to pašu, bet var arī izmēģināt klātienē. Un ja kāds par to domā, tad jā, tās praktiskās zināšanas bija ļoti vērtīgas. Mēs mēģinājām paši sevi, mēs modelējām nodarbību, mēs modelējām to, ko mums darīt, kad cilvēks atnāk pie mums uz treniņu. Ja? Šobrīd mēs mācāmies tā teorētiski, bet tajās praktiskajās nodarbībās mēs analizējām situāciju un ko mēs tajās darījām. Realistiskās dzīvē un ko ar to iesākt, vai ne? Jā. Jā, tu minēji vairāk kārt, ka tā doma tev mācīties bija. Mēs vairāk kārt arī atgriezāmies, bet es pieļauju, ka šobrīd arī mūs klausās un skatās kāds ar šādu pašu domu. Es ļoti gribētu pamēģināt, bet man tā kā maz druscītiņa bail.
Es ticu, ka tev ir tādi vērtīgi ceļavārdi, ko iedot tiem, kas vēl mazliet šaubās. Manuprāt, šī saruna jau vien ir bijusi ārkārtīgi foršs, iedvesmojošs tāds atskaites punkts, bet ja tev vēl būtu tā finalizējot jāpasaka, kāpēc lekt iekšā šajā piedzīvojumā, ko tu teiktu? Jāizsver, vai tas laiks, ko tu domā par šo procesu, sākt vai nesākt, cik ilgs ir tas un cik ilgs ir tas darīšanas laiks. Jo manā pieredzē tas domāšanas laiks bija ilgāks nekā šie 5 apmācību mēneši. Un tad mēs arī izsveram, kurš no tiem ir vērtīgāks. Tad viennozīmīgi šis apmācību posms. Tu vienkārši kļūsti par labāku, zinošāku cilvēku. Un pašam kļūstot labākam, tu vari arī pasauli darīt labāku. Vienu, otru un trešo cilvēku iedvesmot sev apkārt, vairāk kustēties, apzinātāk un jēgpilnāk kustēties. Es no šīs mūsu sarunas gūstu tādu pārliecību, kura man diezgan bieži ikdienā pavada, bet šodien atkal tā izgaismojās, un tā ir, ka cilvēkam cilvēku vajag. Jā. Un ir tik forši, ka ir cilvēki, kas iedvesmo, kas padalās savā pieredzē, un kas ne tikai to dara, tāpēc, ka tas varbūt šobrīd ir ārkārtīgi aktuāli, bet dara arī tāpēc, ka mazliet jau kaut ko vairāk saprot, mazliet vairāk zina, un ar lielu zinātkāri dodas tālāk šajā plašajā pasaulē. Paldies tev, ka tu padalījies arī no tāda esošā studenta prizmas, kā tas īsti ir. Skaidrs, ka nav galīgi viegli. Noteikti ir to vērts. Un, manuprāt, to var savilkt tādā paralēlē arī ar pašu kustības procesu kā tādu. Man nevienmēr būs pavisam viegli, bet toties visticamāk ļoti, ļoti vērtīgi. Paldies, Simona! Turpini lūdzu iedvesmot savu auditoriju, lai tavs gaišums un tā tava mīlestība pret kustību plešas plašumā. Un paldies, ka tu šodien padalījies arī šajā mīlestībā pret kustību ar mums un ar mūsu skatītājiem. Ja tev šī saruna arī likās noderīga, protams, ka cilvēkam cilvēku vajag un sirsniņa neko nekaitēs pretī. Paldies tev, un mēs tiekamies jau nākamreiz!